Labrīt! Man ir prieks jūs sveikt jau 5. bērnu mentālās veselības nedēļā. Jau 5. gadu šis notiek, un vislielākais paldies Ivetai Paravanī, kas man tepat aizkadrā vien ir, kas šo visu turpina organizēt un kult Latvijā ar savu biedrību Debes Manna. Paldies visiem tiem cilvēkiem, ko Iveta ir iesaistījusi šajā visā, gan lektoriem, vēstnešiem, visiem moderatoriem, tehniskajiem cilvēkiem, sponsoriem, lai tas vispār viss var notikt. Un paldies arī visiem vecākiem un pedagogiem, dažādiem speciālistiem. Fantastiskas, brīnišķīgas. Man tik, man nekad vēl nav bijis tā nevienu gadu, ka man gribētos noskatīties pilnīgi visas lekcijas. Tās, kas tiek piedāvāts, viņas ir tiešām ļoti interesantas. Sekojiet līdzi gan Debes Mannas Facebook lapā, gan viņa mājaslapā, gan YouTube'ā, visur līdz šai programmai, un skatieties, kas nu šogad ir pieejams. Un tas ir pat ironiski, ka es gribu teikt, ka es gribu viņas visas noskatīties ironiskā kārtā, jo man būs liels ekrāna laiks, un es jums šodien stāstīšu par to, kāpēc mēs gribētu īstenībā mazināt to ekrāna laiku, ja mēs runājam par uzmanības noturību un koncentrēšanās spējām, kas ir mana šīs dienas tēma. Mani sauc Viktorija Ozola. Es esmu šogad, es pirmo gadu varu teikt, ka es esmu grāmatas autore. Esmu mierpilna audzināšana grāmatas autori. Es esmu Montessori pedagogs 2 vecuma posmiem, 3 līdz 6 gadi un 6 līdz 12 gadi. Es esmu beigusi Pikler pamatkursu, kā arī esmu vecāku emocionālā atbalsta speciālists, jeb certificēta pepmama, un arī blogais pats autore, ko jūs droši vien pēc tā jūs man iespējams visdrīzāk, ka jūs man pazīstat tieši caur turienu, caur mācību materiāliem un ierakstiem. Un arī esmu 5 bērnu mamma, kas nav mazsvarīgi, jo tie ieteikumi un tā teorija nekad nav plika teorija. Es esmu, principā gandrīz visu pārbaudījusi dzīvē, kā tas strādā vai nestrādā, un es nekad nedošu tādus ieteikumus, kas nav pārbaudīti dzīvē, jo, lai arī es zinu kaut kādas vecuma posma īpatnības un kas nu kurā brīdī notiek, tad man ir kaut kāda ceļa karte, tas ceļš ir jāiet tik un tā pašai. Tas, ko es vēlos piebilst, ka šī tiešraide būs skatāma, kā ierakstā būs skatāma Facebookā vēl 30 dienas, YouTube'ā tā būs pieejama, un arī visas lekcijas, ne tikai mana, tā būs pieejama, cik ilgi vien YouTube'ā tā būs ielikt un nebūs izdzēsta. Man daži jautājumi ir iesūtīti vakardien, 2, uz kuriem es jau plānoju atbildēt uz vakardienas jautājumiem. Un arī jūs varat man iesūtīt jautājumus tur, kur jūs skatāties, un man šos jautājumus, es viņus neredzēšu patiešo, bet man viņus iesūtīs manā čatā, un es viņiem uzmetīšu aci un skatīšos, kuriem es esmu gatava atbildēt uzreiz, un kuriem man ir laiks arī uzreiz atbildēt, un kuri paliks vēlākam laikam, jo es vismaz nedēļu turpināšu ieskatīties, kas ir sakomentēts, un arī centīšos tā kā šīs nedēļas laikā arī atbildēt uz šiem jautājumiem, kas nu būs sabiruši. Lūk, bet mana šīs dienas tēma, tātad uzmanības noturība un koncentrēšanās. Šī ir tēma, par kuru vecāki parasti sāk satraukties, tad, kad tuvojās skolas vecums. Vai tad, kad man tikko nesen iesūtīja arī viena sieviete, tad, kad es izziņoju, ka šī būs mana tēma, ka viņa atsūtīja, ka viņai audzinātājs saka, ka viņas 5-gadnieks nespējot pietiekami ilgu laiku koncentrēties un nosēdēt, es pieņemu, ka pie darba lapām, kādām, ka viņš nevar nosēdēt un ka viņš aizskrien un kaut ko vajadzētu darīt, lai palīdzētu šo uzmanības noturību trenēt. Tātad visbiežāk sākam satraukties tad, kad tuvojās kaut kāds laiks, kad tiem bērniem vairs, ka viņi nevar vienkārši tā brīvi spēlēties un darboties, bet ka viņiem ir jāpiespiežās un kaut kas ir jādara.
jau pie šīs tēmas, jau pie šīs pirms skolas, nevis pirmsskolas, bet pirms skolas satraukuma, es gribu piebilst jau 3 lietas jau uzreiz. Pirmām kārtām bērni ļoti, ļoti var mainīties tajā vecumā, kas ir no 6 līdz 7 gadi. To es esmu pieredzējis gan ar saviem bērniem, kas arī tieši tāpat kā jūs paskatos uz to 6-gadnieku un domāju, ak, Dievs, kā viņš nākamgad spēs 40 minūtes nosēdēt stundā, un, un kā viņš vispār spēs koncentrēties uz kaut kādiem uzdevumiem, un arī skatoties arī uz citiem bērniem, ne tikai saviem bērniem, uz konsultējumiem bērniem vai kaut kur esmu strādājis, ka es redzu pa to 1 gadu, ka notiek milzīgas pārmaiņas. Nu, patiešām tā, ka tas, kurš 6-gadnieks vēl nenormāli virpuļoja, ka uz tiem 7 gadiem viņi pilnīgi mainās. Un šīs pārmaiņas notiek, nu, viņas notiek visos bērnos ap to laiku. Tas tā vienkārši pat ir pamanīts visā pasaulē, jo nevelti tieši ap šo laiku bērni arī sāk iet skolās, un viņi sāk kļūt apmācāmi. Ka pirms tam viņi ir mācījušies tā kā paši caur kaut ko un caur savām interesēm vairāk. Un tad, man ir suns ieradies. Un vēlāk viņi sāk kļūt tādi, ka viņus var apmācīt. Un viņiem mainās gan tīri fiziski viss kaut kas. Jūs paši redzat, viņiem pazūd tie bērnišķīgie apaļumi, kas pirms tam ir bijuši. Kājas paliek slaidākas, tievākas, augšžoklis krīt ārā, zobi, mati paliek cietāki. Viņiem mainās intereses. Jā, viņi sāk interesēties par morāli, par to, kas viņiem agrāk nekad nav interesējusi. Viņiem sāk parādīties domas par to, ko citi par mani padomās, un ka šo es vairs nevilkšu, jo šis vairs nav kaut kā modē. Ja pirms tam mēs varējām, nezinu, nolikt priekšā kaut kādas drēbes, ko mēs esam sapirkuši veikalā, tad ap to laiku sāk parādīties tāda skepse, un parādās arī skepse pret vecākiem, ka viņi var kaut ko arī nezināt un nedarīt. Ja pirms tam viņi bija tā kā dieva vietā, ja tie vecāki, viņi visu zina, visu prot, te parādās tāds, ka viņi tomēr kaut ko nezina. Ka parādās kaut kādas citas autoritātes. Tātad pirmais, ko es gribu piebilst, ka šajā vecumā viņi tāpat pa to gadu ļoti mainās. Jā, tātad tā uzmanības noturība un koncentrēšanās spējas viņas pieaugs vienkārši tāpat, vienkārši esot. Tāpat kā zīdaiņam, man patīk tas piemērs ar 6-mēnešnieku, kas ierauga, piemēram, viņš ir nokoncentrējies uz to skaisto bumbu, ko viņš grib dabūt, un viņš pie viņas dodās, lienot, rāpojot, kā kurš tajā vecumā, tas arī ļoti atšķirīgi, jā, kustība, attīstība, bet viņš ierauga un viņš grib, bet garām paiet kaķis. Tad novērš viņu uzmanību, un viņš uz viņu paskatās, un viņš par to savu skaisto bumbu vispār aizmirst. Bet paiet burtiski 3 mēneši, un viņu uzmanības noturība jau ir attīstījusies tik tālu, ka viņš ierauga to skaisto bumbu, un pat ja viņam paiet garām tas kaķis, jā, viņš paskatās uz viņu, bet viņš atcerās, ka viņš gribēja to savu uzmanību noturēt uz to bumbu, un viņš aizrāpo. Tātad uzmanības noturība ir kaut kas, kas attīstās arī vienkārši tāpat. Jā. Un vēl pie šī paša es gribēju piebilst to, ka nemitīgi baidoties, kā būs nākotnē, un kā tad viņš nākamgad spēs nokoncentrēties un kā tad vispār noturēs uzmanību. Tā kā visu laiku dzīvojot nākotnē un satraucoties par nākotnes situācijām, mēs pazaudējam to bērnu, kas ir šeit manā acu priekšā te un tagad. Kad es varu viņu patiesi redzēt ar viņa temperamentu, ar viņa raksturu, ar viņa to ātrumu, kas viņam ir vajadzīgs, to tempu, kādā mēs strādājam, ar viņa interesēm, ar visu to, kāds viņš ir. Un pazaudējot arī attiecības patiesībā ar to bērnu, redzot, kāds viņš ir. Jo tieši tā ir tā atslēga, caur kuru mēs varētu atrast, kā tad viņam pieiet, lai to uzmanības noturību palīdzētu viņam kaut kā attīstīt vēl. Ja? Bet par uzmanības noturību es negribu dot uzreiz kaut kādus, es viņus arī došu, būs arī tādi ļoti praktiski ieteikumi, kā tad mēs varam trenēt arī ikdienā, bet es negribu par to runāt, kamēr mēs neatceramies par kaut kādām pilnīgām pamatlietām. Un tās pamatlietas ir tik elementāras, ka mums citreiz liekas, ka
ka tas taču ir pašsaprotami. Iedodiet man kaut kādu rīku, ko tu man darīt. Šis ir pašsaprotami, jā. Bet es viņus tomēr gribu pieminēt, lai mēs drusku varam aizdomāties, jo mēs nevaram runāt ne par kādiem uzdevumiem, ja šīs pamatlietas nav nodrošinātas. Un tās pamatlietas, par kurām es gribu pieminēt, ir miegs, uzturs, kustības un stresori. Tādi stresa izraisošie faktori ikdienā. Par miegu. Mums visiem ir skaidrs, ka bērniem ir kaut kāds miega daudzums, ir pat tabulas visādas pieejams, ka ir kaut kāds miega daudzums, kas viņam ir vajadzīgs. Lai viņš varētu normāli funkcionēt. Ne tikai bērniem, patiesībā arī pieaugušiem. Mēs pēc sevis diezgan labi zinām, ka, ja es neesmu izgulējusies, tad man būs ļoti grūti koncentrēties. Ja, un skrien pēc kafijas vai kaut kā cita, kas mani uzmundrinās, un kad es beidzot spēšu saņemties, jo es neesmu izgulējusies. Bērniem gluži nav kafija, pie kuras pieķerties. Ja es neesmu izgulējusies, mēs nevaram runāt ne par ko citu. Un tas nav tik vienkārši, ka es skatīšos tagad pēc tabulas, cik manam bērnam ir vajadzīgs miegs, un tagad viņu pēc tabulas ielikšu gulēt. Tas nav tikai par to, ka viņš izguļ tās stundas. Ir svarīgi arī tas, vai tas miegs ir gana kvalitatīvs. Un es pieminēšu dažas lietas, jo es neesmu miega speciālists, ja, bet es jums minēšu vienkārši dažas lietas, ar kurām varbūt ir vērts aizdomāties un aiziet pie tā miega speciālista, vai vismaz sākumā ieminēties ģimenes ārstam, ka šāda problēma pastāv. Un tās lietas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību, ir, piemēram, ja bērns krāc, tas traucē miegu. Ja bērns guļ ļoti kustīgi, ka viņš pamostās un viņam visi palagi ir šitā te aptīti un viss viņš ir ietīts, aiztīts un viss izvandīts, tas arī liecina par to, ka bērns var netikt pie tām miega fāzēm pietiekamā daudzumā, kurā viņš atjaunojas pietiekami dziļi, lai viņš varētu nākamajā dienā vispār koncentrēties un to uzmanību noturēt. Tad vēl kāda lieta, ka bērns nespēja aizmigt viegli vakaros, ka viņam nenāk miegs diezgan ilgi un vārtās un ņemās, un arī, ka bērni nevar pamodināt no rīta, ka viņš ļoti dziļā miegā guļ no rīta un viņu ir grūti pamodināt. Jo tādam pirmsskolas vecuma bērnam es nerunāju par pusauģiem. Pusauģiem ir atkal citi tie miega cikli, un viņiem patiešām ir tā, ka viņus ir grūtāk pamodināt, viņiem vajag atkal vairāk miega, un tur mums ir dziļākas problēmas, un ar to, cik agri mums sākas stundas, un ir drusku žēl par to. Jā, bet tādu pirmsskolas vecuma bērnu, arī sākumskolas vecuma bērnu, nevajadzētu būt grūtībām pamodināt. Viņam vajadzētu, ja viņš labi izguļās, viņš arī diezgan mundri ceļās augšā. Ja? Un tātad, ja šis mums nav, ja miegs nav kvalitatīvs, tad mēs nevaram runāt par kaut kādiem uzdevumiem, kā mēs tagad veicināsim to uzmanības noturību bērnam. Tad vēl viena lieta, multe kalst, runājot, un starp citu, tas ir pie uztura, tad vēl viena lieta, ka ja nav pilnvērtīgs uzturs, tad bērns arī nespēja koncentrēties un noturēt uzmanību. Bērni ļoti strauji aug un attīstās, un viņi var sevi būvēt tikai no tiem ķieģeļiem, kas viņam ir iedoti, kas viņam ir tā kā ielikt ķermenī iekšā. Tā uztura nozīme viņa nav nozīmīga tikai no fiziskās veselības, viņa ir nozīmīga arī no smadzeņu attīstības. Un man ir prieks, ka jums būs iespēja noskatīties arī lekciju pie uztura speciālistes, kas būs, man šķieties kaut ko nejauc tagad, kad būs 7. martā pie Ineses Liepiņas Ašmanes. Un es no sirds jums iesaku noskatīties to, jo viņi vairāk stāstīs par to, kā uzturs ietekmē to, kā bērns un pusaudzis jūtās. Un arī es domāju, ka viņi jau pieminēs arī uzmanības noturību šajā ziņā. Un kaut vai tas mazākā lietiņa, ko vecāki var darīt, ir kaut vai tas pats ūdens. Ja? Kad drusciņi paņemt no cukurus, paskatīties, lai bērns cukurus noņemt var kaut vai suliņas ratāk un kaut kādas kolas mazāk un biežāk kaut vai vienkārši ūdeni padzerties, jo jūs zinat, ka mūsu ķermenis sastāv diezgan lielos procentos no ūdens. Man tagad pēkšņi šķiet, ka 70, bet pēkšņi prāta aptumsumā bail pateikt nepareizo ciparu, ka tas ūdens ir ļoti lielā daudzumā mūsu ķermenī, un tad, kad viņš sāk trūkt, tad pirmās, kas cieš, ir tās augstākās funkcijas, kas ir domāšana, kas ir tā uzmanības noturība un koncentrēšanās spējas.
Tad kaut vai pieskatīt tik daudz, ka ir drusku vairāk ūdens, ka ir drusku vairāk augļu un dārzeņi. Un tie, kas stāsta, ka mans bērns neēd augļus, jā, manēja arī tik ilgi, kamēr ābols stāvēs vienkārši bļodā skaisti nomazgāts, viņu neviens neapēdīs, bet ja viņu kāds sagriezīs daiviņās un viņš parādīsies uz galda, tad viņu diezgan fiks noēd. Man ir tieši tāpat, es novēroju, ka man tā ir ar apelsīniem slinkums mizot, bet, kad man ir kāds viņu nomizojis, visbiežāk jau tā esmu es pati beigās, jā, un salicis daiviņās skaisti man priekšā, tā roka pastieps pati. Tātad piedomāt arī par uzturu, jo, ja uzturs ir nepilnvērtīgs, tad mēs arī nevaram ķerties ne pie kādiem darbiņiem un uzdevumiem un domāt, ka ārpēc mans bērns ir tāds un šitāds un redz kā, ka viņš vispār, nezinu, nespēja nokoncentrēties. Tas var būt saistīts ar uzturu. Es pēkšņi atcerējos, ko es neesmu pieminējusi vēl pie pirmā. Tas ir saistīts ar kustībām, ko es gribēšu stāstīt, bet tad es viņus ielikšu drusku vēlāk. Tātad pie pamatlietām ir miegs, uzturs, kustības, stresori. Pie kustībām atgriezīšos, stresori. Ja man ir kaut kādi stresa izraisošie faktori, man būs grūti nokoncentrēties. Jā, un tie stresa izraisošie faktori var būt visādi, visdažādākie. Tas var būt vienkārši kaut kādas situācijas ģimenē. Tās var būt situācijas bērndārzā vai skolā. Piemēram, ja man ir bail, vienalga, vai man ir bail no skolotāja, man būs grūtāk nokoncentrēties un saņemties, vai man ir bail no tā, ka kādi bērni var kaut ko man izdarīt, vai ka kādam citam tiek darīts. Jo pat ja man skolotāja neuzbļauj, vienalga vai auklīte vai kāds cits, jā, pat ja man neuzbļauj, man tik un tā ir tā sajūta, ka es varu būt nākamais, kuram uzbļauj. Un es jebkurā gadījumā būšu stresā šajā situācijā. Arī tad, ja mājās ir kaut kādas neparedzamas lietas, ja ir bailes no kaut kā, ja ir kaut kādi kliedzieni, ja ir kaut kāda raustīšana, un tie stresori citreiz ir pat tādi, kas mums var uzreiz tā nemaz neienāk prātā. Es jums tādus acīm redzamos nosaucu, ja, ka kāds kaut kur uzkliedz vai pagrūž, bet tie var būt arī piemēram, ja mana ikdiena nav gana paredzama, ja katru dienu notiek kaut kas drusku savādāk, ja, jo paredzamībā mēs varam atslābt. Kāpēc pie stresoriem mēs nevaram runāt arī par koncentrēšanos un uzmanības noturību, jo tas ir tāpat, kā man tagad iedotu kāds fizikas grāmatu un teiktu, kur iemācies šo paragrāfu, bet blakus man sēdētu lauva, ja, kurš grasītos mani apēst. Es varbūt redzētu burtus un formulas un varbūt atsevišķus vārdus, bet es nevarētu salikt to kopā un vēl arī iemācīties un apgūt un izprast, jo arī šajā gadījumā mans ķermenis ir tāds tā kā bēgt, sastingt, kauties tajā stāvoklī, kad kad ir smadzeņu garozē pat netiek piegādāts pietiekami daudz asiņu, lai es, netiek pietiekami apasiņots, lai es vispār spētu saprast un kaut kā to sākt izmantot un darboties un iemācīties un noturēt uzmanību. Ja? Tad, ja mums ikdienā bērnam ir kaut kādi stresa faktori, viņam būs grūti kaut ko iemācīties un noturēt uzmanību. Un tas ir pat, es te pēkšņi atceros, ka tas jau nav tikai par uzkliekšanām un tādām lietām. Tas ir arī par to, vai es pietiekami bieži tieku pie tā sava drošā pamata, kurus var tā kā uzlādēties, kurus var atjaunot kaut kādu piesaisti. Ja, piemēram, es to pastāstīšu caur mazu bērnu, jo man arī bija jautājums par mazu bērnu, kā viņam palīdzēt koncentrēties. Mazam bērnam tā baterija, viņa iekšējā baterija, viņa ir diezgan maza. Viņš var kādu laiku padarboties, un tad viņam vajag atskriet atpakaļ pie mammas vai tēta, tā kā atjaunoties. Jūs droši vien to esat redzējuši, ka viņš tā kā paspēlēs, pēc brīža atskrien, tā kā atjaunojas. Un es esmu reizē gan tas drošais, drošā piesaiste, kur tas bērns pieskrien un ir kopā ar mani, un gan tas drošais pamats, kas viņu var atkal dot dzīvē, ka viņš iet atkal un darbojās. Un
tad, kad ir aktivizēta šī piesaiste, kad viņš meklē to kontaktu, tad viņam arī ir grūti koncentrēties, jo viņam vajag atjaunoties. Un tad, kad viņš ir atjaunojies, tad šī piesaiste ir deaktivizēta, tad viņš var skriet un atkal spēlēties un nodoties un koncentrēties. Un ja tādam bērndārzniekam nav tas drošais cilvēks viņa vidē, un arī sākuma skolā tas vēl ir diezgan aktuāli. Ja viņš nejūtas gana droši ar to skolotāju, kur viņš var tā kā atjaunot to kontaktu kaut vai caur acu skatienu vai kaut kā, tad viņam arī būs grūtāk koncentrēties, jo viņam ir tā kā, viņš nevar būt tajā izpētē. Viņš ir diezgan ļoti koncentrējies uz to, ka viņš nejūtās gan droši, ka viņš nav piepildījies. Nu, lūk, tātad pie pamatlietām man bija miegs, uzturs, stresori, un es gribu drusku vairāk pievērsties kustībām. Par kustībām būs arī atsevišķa lekcija pie Klāva Ēveļa 5. martā. Arī es noteikti iesaku noskatīties. Es domāju, ka tas skatījums, ko es stāstīšu, tas būs pilnīgi savādāks, tāpēc es atļaujos par to parunāt drīzāk no tāda pedagoģiskā skatu punkta. Ar kustībām ir tā, ka tās ļoti ietekmē arī smadzeņu bioķīmiju, un tas, kas ir mūsdienās, ka bērniem ir ārkārtīgi sēdošs dzīvesveids. Viņš ir sēdošākais dzīvesveids, kāds vien jebkad cilvēks pastāvēšanas vēsturē bērniem ir bijis. Bērni nekad nav tik daudz sēdējuši. Jā. Un tas ir saistīts ar to, ka pirmkārt, jau mums ir diezgan daudz tas frontālais mācību process, ka bērni sēž un kāds viņiem kaut ko stāsta. Tas ir saistīts ar ekrānu daudzumiem, par ko es arī gribēšu drusku vairāk pastāstīt. Un tas ir saistīts arī ar to, ka bērni neprot spēlēties. Man, diemžēl, šis ir jāsaka, jo es ar to aizvien biežāk saskaros dažādās konsultācijās, ka vecāki man sūdzas, ka bērns neprot spēlēties, ka viņš visu laiku prasa uzmanību, vai arī tad, kad izslēdz tās ekrāns, viņš tā kā nezina, ko darīt, un diezgan drīz atgriežas pie ekrāniem, lai gan vecāki spētu kaut ko padarīt, gan arī tas bērns būtu kaut kur nosēdināts. Un pie ekrāniem. Es domāju, caur kuru daļu labāk sākt. Nē, es jums stāstīšu sākumā par to, ka ir, kāpēc mums vajadzētu uztraukt tas no uzmanības noturības un koncentrēšanās spēju viedokļa, kāpēc mums vajadzētu uztraukt tas, ka bērni sēž pie tiem ekrāniem daudz. Eksistē dažādi uzmanības iedalījuma veidi. Es jums pastāstīšu par tādu, kur uzmanība tiek iedalīta tīšā uzmanība, netīšā uzmanība un pēctīšā uzmanība. Tīšā uzmanība ir tad, kad man ir kaut kam jāpiespiežās, lai kaut ko, lai pievērstu savu uzmanību. Man ir vajadzīga gribas piepūle, lai piespiestos darīt šo darbiņu. Ja, man, piemēram, varbūt nemaz negribās likt tur mozaīku vai rēķināt kaut kādus piemērus, izteiksmes. Man varbūt negribas sākt lasīt grāmatu, man ir vajadzīga gribas piepūle, man ir jāpiepūlās to darīt. Pēctīšā uzmanība ir tad, kad sākumā man ir bijis jāpiespiežās to darīt, ka es esmu sevi piespiedis to darīt, ka man ir jāatver tā grāmata, ka man ir jāsāk šis darbiņš, un pēc tam man šis darbiņš iepatīkas. Piemēram, ar grāmatām tā bieži vien ir, ja vien gluži man neliek to fiziku lasīt, ja, ja man ir kaut kāds trillers vai romāns vai kaut kas, caur pieaugušo prizmu tagad jāpaskatās, ja ir kaut kas tāds interesants, man iepatīkās šis darbs. Tātad sākumā ir bijusi vajadzīga gribas piepūle, un es esmu piepūlējies, lai noturētu šo uzmanību, tāpēc tam rodas pēctīšā uzmanība, kad nervu saspringzinājums tā kā mazinās, gribas piepūle vairs nav vajadzīga, jo ir radusies ieinteresētība. Bērniem tā dažreiz ir, piemēram, viņi negrib likt kaut kādu to pašu puzli vai kaut ko darīt, bet viņiem iepatīkas tas darbs, un sākumā tas, kas prasīja kaut kādu tā kā to piepūli, pēc tam viņiem ir tādu ar vieglumu, un viņiem pat pašiem gribās pēctīšā uzmanība. Un tad ir tāda lieta kā netīšā uzmanība,
Un netīšā uzmanība ir tad, kad man nav vajadzīga gribas piepūle, lai tam pievērstos. Piemēram, kaut kas noskan, nopīkst, iemirdzas, uh, kaut kas košs ir, un es vienkārši pagriežos. Tā kā es jums sākumā stāstīju par to kaķi, kas noiet garām. Jā? Tāpat arī šeit ir kas paņem manu uzmanību, un man pat nav vajadzības piepūlēties. Man tas nav jādara, man vienkārši uzmanība pievēršās. Gluži tāpat kā mums tajos pašos telefonos vai visu kaut kur, kur vispār ir tie algoritmi iemācās, kas mums patīk, kur mēs veltam vairāk uzmanību, ko mēs ilgāk paskatāmies, un tad mums piedāvā tos konkrētos video, lai mūs tā kā ilgāk noturētu tajā aplikācijā, un tas pats ir ar visu, kas notiek, ko bērni skatās, kādreiz kāds multens vai sēž telefonos vai vienalga kur. Tātad viņa uzmanība visu laiku tiek paņemta, un tur netiek trenēta tā tīšā uzmanība. Un ja es trenēju visu laiku tikai to netīšo uzmanību, kur mana griba nav vajadzīga, ja, kur mana piepūle nav vajadzīga, tad es ļoti satrenēju to netīšo uzmanību. Un es netrenēju uzmanības noturību. Mana uzmanības noturība kļūst ļoti svārstīga, ja, ka man ir aizvien grūtāk pieķerties kaut kādiem neinteresantākiem darbiņiem. Un tas, kas man liekas interesanti, ka mūsu, ja piemēram mana vecuma un droši vien to, kur skatās lielākoties vecuma cilvēki, vecāki, ka viņi tad, kad skatās video kaut kādu, viņi dod viņiem drusku ilgāku laiku, lai ieinteresētos. Viņi ir gatavi kaut kādas vēl sekundes paskatīties vai kaut kādu laiku paskatīties, vai šis man ieinteresēs. Tagad jauniešiem, tie, kas ir jaunāki par mums un mūsu bērnu, viņiem ir burtiski dažas sekundes. Ja viņus neuzķer uzreiz to viņu uzmanību, tad viņi viņu aizskrolē tālāk, ka tie uzmanības piesaistītājiem tagad jau ir jābūt tādiem uzreiz, ka paņem tevi. Un tas ir saistīts arī ar to, ka viņi to savu uzmanību netrenē tādā veidā, ka viņi tīšā veidā viņu tā kā piespiežās. Nu, lūk, tā ir viena no problēmām ar ekrāniem, un ne tikai, arī ar visām tām mantām, krāsainajām, košajām, pīkstošajām, kas pašas paņem savu uzmanību un kuras pašas dara kaut ko, tās trenē netīšo uzmanību. Ja? Ko mēs no tā varam mācīties, ka varbūt ka mums ir šīs lietas jāierobežo, pirmkārt jau kustība dēļ, lai nav tik šausmīgi sēdošs dzīvesveids, un otrkārt, lai bērni netrenētu tik šausmīgi daudz to netīšo uzmanību, lai viņi dabū patrenēt arī tīšo uzmanību, kur viņiem ir drusku jāpiespiežas un kaut kas jādara. Tas, kas vēl notiek, tad, kad skatās ekrāns, man pēkšņi ienāca prātā arī, ka citreiz liekas, ka bērnam ir šausmīgi garlaicīgi izslēdz to ekrānu, un viņam kļūst šausmīgi garlaicīgi, bet tā nav garlaicība, tāda īsta. Bērns vienkārši ir pārstimulēts, lai arī tā ir netīšā uzmanība, viņš tomēr skatās uz to ekrānu, un viņam nākas izslēgt diezgan daudzus tā kā kairinātājs sev apkārt, lai smadzenes varētu koncentrēties uz to, ko viņš tur redz, uz tām mūzikām un gaismām un krāsām. Un mums nākas diezgan daudz ko izslēgt. Skaņas apkārt, visu kaut ko, ko mēs redzam, kustības, un viņš ir ļoti bijis koncentrējies uz to. Un pēc šādas ekrāna izslēgšanas, tad, kad ir bijis pārāk daudz, tad notiek tāda situācija, kad liekas, ka bērnam ir šausmīgi garlaicīgi, viņam nekas vairs neinteresē, viņš neko vairs negrib, bet viņš īstenībā vienkārši ir pārstimulēts. Tāda īsta garlaicība ir kaut kas pilnīgi savādāks. Īsta garlaicība ir tad, kad, un viņa ir svarīga, jā, ir svarīgi, ka bērni pagarlaikojas. Īsta garlaicība ir savādāka, viņa nebūs tādā pārstimulētā situācijā nekad. Viņa būs vienkārši, ka mums bērns ir bijis kādu laiku nenodarbināts, un viņš īsti nezin, ko iesākt. Un arī te mums nav jāglābj tas bērns no šīs garlaicības. Mums nav jāsteidzās un tā kā jāmeklē, kā tad viņu tagad izklaidēt un ko viņam tagad piedāvāt, lai tā kā izglābtu no šīs garlaicības. Mums nav jāsāk piedāvāt, ka rekur paņem šito un paņem to, un rekur taču mums ir
Tu varētu padarīt vēl šito, un vēl daudz vecāki saka, ja tev ir garlaicīgi, tad nāc ar mani kopā, nezinu, patīri kaut ko, kas īstenībā nemaz nav tik slikti. Un tajā īstajā garlaicībā, kad bērns saka, ka viņam ir garlaicīgi, drīzāk ir jānorāda uz resursiem, kas viņam ir pieejami, nevis jāskrien viņš glābt no tās garlaicības. Drīzāk ir jāpasaka, jā, re, kur mums atvilknē ir līmenta un papīra šķīvi, un re, kur es redzu, ka mums vēl ir krāsas, tu to visu drīkst izmantot. Jā, vai norādot uz vienkārši kaut kādiem resursiem. Un ja viņš arī šo negribēs, ok, labi, tu droši pastaigā riņķī apkārt un padomā, ko tu gribētu darīt, bet neskriet viņu glābt šajā situācijā. Gribu vēl drusciņ pie ekrāniem pakavēties. Tātad ekrāni ir tie, kas mums ierobežo kustības bērniem un trenē šo netīšo uzmanību, kas līdz ar to uzmanības noturība kļūst tāda svārstīga. Bet kā tad ar viņiem cīnīties? Un es galīgi negribu lietot patiesībā vārdu cīnīties, jo tad, ja mēs sākam cīnīties, tad tas kļūst par aizliegto augli, kā tādu burkānu, kas visu laiku ir acu priekšā. Tas kļūst par tādu strīdus objektu un kļūst par kaulēšanās rīku. Un ja mēs to padaram par kaulēšanās rīku, tad mēs iedodam pārāk lielu varu ekrāniem. Un tas nav tas, ko mēs gribētu darīt. Es drīzāk ieteiktu, ka tad, kad bērns jautā, pirmkārt, ka tā ikdiena ir tāda, kas ierobežo to laika posmu, cik vispār viņš var būt tajā ekrānā. Tad pirmskolas vecuma bērnu, es pat nedomāju, ka tur vajadzētu dot kādu telefonu un planšetes un tā tālāk, bet, ka ir kaut kāda multeni. Un ka tā ikdiena pati ir tāda, kas ierobežo, cik daudz es vispār varu pavadīt laiku. Ja, un es iedomājos, ka katram ir kaut kāda skola vai bērndārs, ir kaut kādi pulciņi, ir kaut kādas vakariņu taisīšanas, ir kaut kādas mājas darbi, ir kaut kas ikdienā, un kaut kad jau ir jāiet gulēt, lai vispār tā uzmanības noturība būtu gana laba, ka nav jau nemaz tas laiks tik daudz, lai mēs varētu, lai būtu tie ekrāni pieejami, ka tā ikdiena pati jau ierobežo. Un tad, kad bērns paprasa, arī neuztaisīt to par kaulēšanās rīku, tādu, ka, ja tu tur izdarīsi to un to, tad tu varēsi, bet drīzāk, tā brīvi uz to skatīties. Jā, tu varēsi, mēs aizējam, uztaisam vakariņas, tā kā paēdīsim, tad tu varēsi droši paskatīties. Ka to tā brīvi uztvert, un tad arī tie bērni, viņi to uztver tā brīvāk, un viņi neredz to kā tādu strīdu avotu, par ko vajadzētu strīdēties. Es ceru, ka tā mana doma ir saprotama. Ja, un arī tad, kad mēs atļaujam, tad mums ir kaut kādas robežas, ko mēs atļaujam, bet tajās robežās arī neskriet un nekontrolēt. Ja, jo mēs esam šito atļāvuši, un šajās robežās tu drīksti tur rīkoties par to ekrānu. Par robežām es domāju, nezinu, tur kaut kādas īpašas aplikācijas vai ko te viņi tur skatīsies. Ja. Tad arī neskriet un visu laiku nekontrolēt. Cik tad ilgi tu tur skatīsies? Tad uzliekam kaut kādu taimeru, kur kad noskanēs, tad tev būs jāslēdz ārā. Vai arī, un tad, kad tas taimers noskan, arī paskatīties, vai nav tā, ka tas bērns ir spēles, tūlītās viņš izies kaut kādu to savu līmeni, un tagad mēs pienākam un čiks un izslēdzam, izraujam ārā, ka nē, ka tas ir tāds, tā normāli pieejam, neraujam bērnu ārā, tur, kur mēs redzam, ka viņam ir atlicis tikai, minūte pāri tur vēl, vai ka tas video beigsies pēc 2 minūtēm. Ok, taimeris ir noskanējis, un mēs pēc 2 minūtēm, tad cik tev tur palicis? 2 minūtes? Ok, noskaties līdz galam, un tad gan mēs slēdzam ārā, un tad palikt pie tā. Jā, es ceru, ka bija saprotami par to, kā nepadarīt to par tādu, kā neiedot pārāk lielu varu. Es atvainojos, ka neiedot pārāk lielu varu ekrānam. Pie tām pašām kustībām, ka tātad ekrāni ietekmē to, ka bērniem ir ļoti sēdošs dzīvesveids, es gribēju pieminēt arī to, ka bērni bieži vien nemāk spēlēties.
ka viņi izslēdz to ekrānu un viņi nezina, ko viņiem vispār darīt, un ar ko vispār nodarboties, un kas viņiem vispār interesē. Un, tas ir saistīts arī ar tām rotaļlietām. Es atvainojos vēl. Tas ir saistīts gan ar tām rotaļlietām, kas kādreiz ir pārāk aktīvas, un tas dažreiz ir saistīts arī ar to, ka vecāki paši iemāca bērniem to, ka mēs esam pārāk atsaucīgi uz iesaisti viņu rotaļās. Ka sākumā tas notiek tā nevainīgi, nezinu, piemēram, piedzimst bērniņš, un mums gribās ar viņu tur padarboties un paņemties un parunāties. Ja, un tas kaut kā aiziet tādā lavīnā, ka ir tāda sajūta, ka tas bērns pat vispār vairs nespēja atrast, ar ko nodarboties, jo viņš ir pieredzis, mēs paši esam pieredzinājuši pie tā, ka mēs visu laiku arī esam tajā spēlē iekšā. Tas, ko es varu ieteikt, ir, pirmkārt, ja tas ir maziņš bērniņš, tad sākt jau ar tādā veidā no sākuma. Ja tas ir jau lielāks bērns, tad sāk tagad. Kas bērnam ir vajadzīgs tad, kad viņš iesaist jūsu spēlē? Viņam ir vajadzīga jūsu uzmanība. Viņš augst jūsu uzmanības. Un šo uzmanību vajadzētu iemācīties dot citos laikos. Nevis spēles laikā, uztvert spēlēšanās laiku, ka tas ir bērna atklājumu laiks, bērnu arī šis uzmanības trenēšanas laiks, koncentrēšanās laiks, ka tas ir viņa laiks, ka viņš tad spēlējās, un tas ir viņa laiks. Bet mūsu kopīgais laiks ir tad, kad mums notiek kaut kādas citas interakcijas, kad ir aprūpes laiks, kad es pinu matus vai mazgāju matus, kad es griežu nagus, kad mēs ēdam kopā vakariņas vai kopā viņas pagatavojam. Ka tas ir tas laiks, kad es dodu to tādu nepastarpinātu uzmanību, ka es pati nesēžu telefonā un neatbildu pa pusē ziņu, ka tu pa pusē neesi dzirdējis, ko tas bērns tā vispār ir teicis, un ka viņš tevi ir raustījis, un tad pēkšņi viņš jau bļauj par kaut ko, un tu nesaproti, kāpēc viņš bļauj, bet īstenībā tu esi palaidis garām jau 5 signālus, ka bērns uz tevi ir sākumā paskatījies, tad viņš varbūt ir drusku iesaucies, tad viņš varbūt jau ir pienācis tevi bakstījis, un tad viņam ir bļāviens, ko tu bļauj visu laiku? bet īstenībā mēs esam paši neesam bijuši ar pilnu uzmanību tajā laikā, tad, kad viņš to uzmanību no mums ir gribējis. Tātad mums ir laiks, kad mēs šo bērnu nepastarpināti varam uzpildīt ar uzmanību, un tad, ja viņš būs pabarots ar šo, viņam būs vieglāk atdalīties, lai nodotos savām spēlēm. Un atkal tajās spēlēs ir jābūt gana daudz tādām rotaļlietām, kas nedara pašas par sevi neko, kluči, konstruktori, arī Lego turpat un leles un lakati un, vārdu sakot, lietas, kas ir jādarbina pašam, lai kaut kas notiktu. Ka viņas nav pašas par sevi tādas ārkārtīgi košas, spīdošas un neskas tur notiek. Protams, ka mums visiem ir bērniem arī tādas lietas, bet ka pārsvarā tomēr ir kaut kas, kur pašam ir jādarbojas. Tās ir vilciena trases. Un es pēkšņi tagad iedomājos, cik daudz tur īstenībā ir kustība tādā vilciena trases uzbūvēšanā, kaut vai IKEA pirktajai koka, ka bērns pietupjās un aiziet un saliek un rāpo līdzi un domā, kāda tā trase viņam tur vispār būs. Tur ir tik daudz domāšanas procesu iesaistīti. Un iedomājieties, cik daudz viņš tur spēja īstenībā, cik ilgi noturēt to uzmanību un nokoncentrēties. Ja, ka tā ir tā viņa patiesā vajadzība, ka koncentrēties ar kaut ko tādu, nevis ar darba lapām. Es vēl aizvien atceros, ka man ir jautājumi arī, uz kuriem ir jāatbild. Es arī redzu, ka man Ivete kopē iekšā arī jautājums, ko jūs man uzdodat. Es tiem pieķeršos pēc mirklīša. Un tad, kad tas, ko es vēl gribu pateikt pie tās spēlēšanās, ka tad, kad bērns spēlējās, kad viņš ir iegrimis un koncentrējās, tad mums viņš ir jācenšas ignorēt. Tad, mēs visi esam redzējuši to, kā bērns kādreiz tur runā kaut ko līdzi, varbūt kaut kur ir iegrimis riktīgi. Un mums dažreiz ir tik interesanti to redzēt, un mums ir tāds prieks to redzēt, ka mēs pasakam, ko tu tur dari, un kas tev tur ir. Un
viņš paceļ acis, un citreiz pat nevajag jautāt, citreiz vienkārši tas acu skatiens, tu uz viņam uzmet acu skatienu, viņš arī paskatās, un viss. Un tas koncentrēšanās mirklis ir garām. Viņš ir aizgājis. Bieži vien pēc šitādas interakcijas bērns vispār pamet un neturpina to darīt. Jā, mēs esam pašrocīgi, pašskatienveidīgi un visādi citādi. Mēs esam paši izjaukuši to brīdi, kad bērns būtu spējīgs šo koncentrēšanās mirkli, no šo koncentrēšanās mirkli savu uzmanību trenēt un noturēt un kaut ko darīt. Jā, un bērni ir spējīgi paši spēlēties un paši kaut ko darīt, un šim ir jānotic, ka bērns spēja noturēt uzmanību, un te man gribas laikam jau tagad atbildēt uz vienu no tiem jautājumiem vai pat terapijām. Jā, man tik daudz domu jāval. Jā, tātad viens no jautājumiem bija, vai ir kādas normas, cik ilgi noturēt uzmanību uz vienu darbiņu pa vecumposmiem? Jā, šādas tabulas ir pieejamas ar minūtēm, un cik nu katrs tur var kādā vecumposmā, cik nu minūtes bērns var noturēt uzmanību uz vienu darbiņu, bet es jums neieteiktu šīs tabulas meklēt un pētīt un domāt par to, vai nu mans bērns tās minūtes spēja nosēdēt. Jo tas, cik ilgu laiku bērns spēja koncentrēties uz kaut kādu darbiņu, būs atkarīgs no ārkārtīgi daudziem faktoriem. Un pirmais jau ir, kaut vai pēc sevis paspriediet, kuros brīžos, kurā diennakts laikā es spēju vislabāk noturēt uzmanību. Kādam tas būs no rīta, kad viņš ir pamodies un viņam tiešām galva ir skaidra un var darīt. Pusaudžiem tas nebūs no rīta. Jā. Un gribas iestarpināt vienu piemēru no dzīves. Mans pusaudzis tieši pirms nedēļas, mēs svētdienas vakarā runājam, kā tev būs, vai tev gadījumā nav kāda kontroldarba rītā, vai tu esi izmācījies, vai tu esi gatavs nedēļai. Un viņš saka, jā, mums angļu valodā ielika kontroldarbu. Mums bija plānots piekdienas pēcpusdienā, un skolotāja izdomāja, ka mums vajag viņu rakstīt pirmdienā. Es pat vēl nebūšu pamodies tajā pirmajā stundā. Būtu labāk rakstījuši piekdienā. Un man liekas, jā, šitā pie pusauģiem šitā vajadzētu riktīgi ieklausīties skolotājiem, ka viņiem nav skaidrākā galva pirmdienas rītā. Viņiem skaidrāka galva būs vēlāk. Nu, lūk, tātad pirmkārt jau tas, kurā laikā es kā cilvēks spēju koncentrēties vislabāk. Tad ir kāda veida darbiņu man piedāvā. Ja man iedod kaut kādu darba lapu, kas man absolūti neinteresē, kas nav tā kā manam vecumposmam, manām interesēm atbilstoša, nu es pie viņas ilgi nesēdēšu. Ja mana vide ir nesakārtota, jā, ir cilvēki, kas saka, ka viņi vislabāk darbojoties haotiskā vidē, un viņi vislabāk jūtoties haotiskā vidē, bet tādu cilvēku patiesībā ir mazākums. Lielākoties cilvēki labāk strādā un labāk spēj noturēt uzmanību, tad, ja viņiem tā vide ir sakārtota. Un es nerunāju par kaut kādu perfekto kārtību, es runāju par to, ka man ir vismaz brīvs laukums, kur darboties un strādāt. Vienalga, vai tas ir uz grīdas, kā maziem bērniem, vai tas ir galds sakārtots daudz maz. Es stipri labāk spēšu koncentrēties, ja man būs šis brīvais laukums. Jā, tad no vides ir atkarīgs. Tas ir atkarīgs arī no tiem stresoriem. Piemēram, ja man tagad ar taimeri kāds sēž blakus, cik tad ilgi es spēšu nokoncentrēties? Protams, ka es nespēšu nokoncentrēties. Tas ir saistīts arī ar to, kā tad es esmu izgulējies pirms tam, kā es esmu paēdis. Tur ir tik daudz faktoru, ka man liekas, ka tās tabulas, viņas nav gana informatīvas. Un arī plus ir lietas, kurām es spēšu koncentrēties tiešām ilgstoši, un man tas būs interesanti, un tāpat laikā man kaut ko iedos, un tas man būs galīgi neinteresanti. Tāpat kā mazi bērni, viņi jūrā pie smiltīm, kur viņiem nav nevienas mantas līdz, kur viņiem ir tikai akmentiņi un kāds kociņš un gliemežvāks un vienkārši ūdens, viņi spēj diezgan ilgi noturēt uzmanību, vai ne? Viņi ir spējīgi to izdarīt. Un tad kaut kādā citā brīdī, kad viņam iedod kaut kādu darba lapu, tad viņš var arī aizskriet un viņam tas var nepatikt. Un bērni, starp citu, tas ir tas, ko es pašā sākumā aizmirsu pateikt, ko es teicu, ka es atcerēšos to vēlāk.
ka mazi bērni vispār mācās kustībā. Ja mēs uz viņiem skatāmies, cik tad ilgi viņš spēj šitā nosēdēt un kaut ko tur pildīt, tas būs diezgan maz. Viņi diezgan ilgi vēl mācās kustībā. To mēs droši vien varam redzēt pēc tā, tad, kad mēs lasām kaut kādu grāmatu priekšā, un bērns visu laiku tur virpuļo apkārt, un ir tāda sajūta, vai tu vispār dzirdi, ko es tev lasu? Un lielākoties viņi ir dzirdējuši, un ja mēs pārbaudam un uzprasam, ka, vai kā tu domā, ko tur tas kaķis darīs tagad, vai kādā krāsā viņš bija? Viņi diezgan labi spēja atbildēt uz to. Viņi vienkārši tā dara. Un, ja tas traucē jums, tad to vajag tā arī pateikt, novelkot savu robežu. Zini, man ir rīktīgi grūti lasīt tev priekšā, ka tu šit tā ņemies, vai tu vari pa to laiku pakrāsot, piemēram. Ja? Nu, lūk, tāpēc es tās tabulas tā baigi neņemtu vērā, jo būs atšķirīgi darbi, atšķirīgā veidā spēs nokoncentrēties. Bet tas, tad ja jūs iegūglēsiet, jūs redzēsiet, ka tās īstenībā ir tikai minūtes. Kas man kā, man gribās to piebilst, tomēr, kas man tā kā Montessori pedagogam šķiet pat kaut kā tā neticami, jo es esmu redzējusi, cik ļoti daudz ilgāk bērni spēja koncentrēties par tām minūtēm. Ja viņiem ir šie atbilstošie apstākļi un atbilstoši interesei, viņi arī darbojas. Un viens no tiem, tas veids, kā Montessori bērndārzos un arī skolās, kā darbojas, viņiem ir, es atvainojos, ir nodrošināts tas laiks, ka viņiem ir nepārtraukta darba cikla periods, un viņš izklausās šausmīgi garš, viņš ir 3 stundas, kad bērni brīvi strādā, un viņiem nav pa vidu, viņi netiek iztraucēti. Tas, starp citu, ir ļoti svarīga lieta neiztraucēt, ka bērnam arī ikdienā, arī mājās nav pārāk strukturēts tas laiks, ka viņam nemaz nav laika pieķerties pie kaut kāda darbiņa ilgstoši, viņš pie viņa nemaz neķerās, nezinu, pie kaut kāda rokdarba, man, piemēram, meitenes teikt, ir uz rokdarbiem ķērušās, viņa nemaz nepieķerās, jo nebūs laika, ja mums tūlīt būs jābrauc, kāda jēga sākt. Ja? Un tad tajās Montessori iestādēs ir šis 3 stundu darba periods, kad viņus neizsauc uz mūziku, sportiņu vai rīta aplīti, ka viņiem ir tās 3 stundas. Tas nenozīmē, ka bērni visas 3 stundas sēž un šausmīgi koncentrējas. Viņiem ir tā, ka viņi ienāk, drusku socializējas, drusku aprunājas, tā kā iešūpojas dienai. Viņi sākumā paņem kaut kādus vienkāršākus darbiņus, kas neprasa tādu baigo piepūli. Paņem vēl kādu darbiņu, pastrādā, novāc šo darbiņu, tad notiek arī tā kustība, ka mācās arī, ka notiek arī tā kustība, kas ir nepieciešama priekš uzmanības noturības, ka ir tās kustības. Tad viņi kaut ko pavēro riņķī apkārt. Tad ir tāds šķietamais nogurums, kas uznāk, ka liekas, ka grupa paliek tāda skaļāka un aktīvāka, un man arī pedagogi ir mācīti, ka šis ir vienkārši jāpārelpo. Ja, ka bērniem tas ir šķietamais nogurums, liekas, ka vajadzētu, ka man vajadzētu skriet un kaut ko viņiem piedāvāt un ar kaut ko nodarbināt, bet to burtiski tā pāja malā, pārelpoja un hops viņi ieiet dziļākā koncentrēšanās fāzē, paņemot sarežģītākus darbus un darbojoties neiejot dziļāk un noturot to uzmanību vēl nopietnāk. Un tā, ka viņi ir padarbojušies, tad arī ir tāds tīksmināšanās posms, ka viņi tā paskatās uz savu darbu, paskatās, vai kāds to redzēja, ko es te pabeidzu. Ja. Tātad, kā Montessori pedagogam, man skatoties uz tām tabulām, liekas, kas tās pa minūtēm? Ja, ir iespējams 3 stundas, ja bērniem ir dots šis laiks koncentrēties. Un es domāju par to, ka man ir jāpiebilst arī par tām 30 minūtēm. Šo piemēru es ik pa laikam lietoju un stāstu, ka tad, kad mums arī kā pieaugušajiem, mēs 30 minūtēs patiesībā varam izdarīt diezgan daudz un produktīvi, tiešām daudz izdarīt, bet ja mēs zinām, tad, ja tas netraucēties darba laiks, telefonu nolikti, komentārus nelasām, ja mēs esam iegrimuši darbā, mēs pa 30 minūtēm varam izdarīt diezgan daudz. Bet, ja mēs zinām,
ka mums pēc 30 minūtēm būs kaut kāda aktivitāšu maiņa, kas, piemēram, uz bērndārzu attiektos kā, nezinu, būs pusdienas vai būs, ne, pusdienas tas ir iekļauts jau tāpat visiem jau pusdienas, bet, nu, piemēram, būs tā mūzika, uz kuru būs jāiet, vai būs tas sportiņš, nu, ka būs jāmaina tā aktivitāte, ka mūs tagad te izklaidēs atkal. Un pieaugušā cilvēka dzīvē tas varētu būt, man būs jābrauc pie ārsta, es jau esmu pilnībā gatava, bet, nu, man būs jāizbrauc pēc pusstundas, tad es šajā pusstundā neko neizdarīšu. Es nobumbulēšu, es piesēdīšos pie tā paša ekrāna, es, es darīšu visu kaut ko, kas nav tā baigi vērtīgi, kaut gan patiesībā pa 30 minūtēm var izdarīt daudz. Un tas ir tas, ko es gribēju pateikt par tām 3 stundām, ja, un arī maziem bērniem patiesībā mājās ir vajadzīgs tas periods, kad viņiem ir laiks darboties, kad viņi nav nemitīgos pārbraucienos kaut kur, ka viņiem nemitīgi nemainās tā aktivitāte, ka viņiem ir tāds brīvs un nesteidzīgs kaut kāds rīts, lai viņi var trenēt to uzmanības noturību. Tā, man bija vēl viens jautājums. Tā, mums ir 10 minūtes. Labi, es vēl gribēju paspēt pateikt arī dažas tās konkrētās lietas, ko tad var darīt. Es zinu, ka cilvēki grib arī konkrēts. Kā mājās veicināt 3,5 gadnieka uzmanības noturību? Piemēram, 2-3 minūtes pazīmē un skrien prom. Man liekas ļoti atbilstoši, ka bērns tā dara. Un bieži vien bērns vienkārši dara ne to, ko mēs esam iedomājušies, ka viņam būtu jādara. Un tur rodas tā problēma, ka mums liekas, ka viņš nespēja noturēt uzmanību, kaut gan viņš spēja. Un šis jautājums man sasaistās arī ar to, ka citreiz vecāki saka, nu, mans bērns vispār neko negrib darīt, viņš vispār neko nedara. Un tad es saku jautāt, kas ir tas, ko tad viņš dara, tad, kad viņš neko nedara. Es iztēlojos, ka ekrāna ir izslēgta, nav nekāda traucēkļa, ko viņš dara. Viņš guļ uz grīdas un skatās griestos. Nē, viņš aizskrien krāmē tur kaut ko. Aha, tātad viņš tev parāda, ka viņa patiesā interese tagad ir būvēties un krāmēties. Jūs saprotat, uz ko es velku, ka pamanīt to bērnu te un tagad, kas tad ir tā viņa patiesā interese, jo caur to viņš arī varēs attīstīt to savu uzmanības noturību, caur tiem darbiem, kas viņam ir interesanti, un caur to, ko viņš darīs, nu, atliekot nost, ja, tos netīšās uzmanības piesaistītājus, ko es minēju pirms tam. Un citreiz tie darbi ir, jā, man tādam 3,5 gadniekam darbs, kas viņam varētu interesēt, ir visādi saimnieciskie darbi, viņi iesaistīties tajā vakariņu gatavošanā, paņemt to īsto nazi blakus, nu, protams, pieskatot un varbūt pavērtējot, kāds tas nazis ir, bet darīt tādu pavisam īstu darbu. Viņam pilnīgi nomainās tas, kā bērns koncentrējās, tad, kad viņš dara to īsto darbu. Mums reiz vecākajam dēlam bija, viņš uz 5 gadiem gribēja, lai viņam uzdāvina īstu gludekli, mēs viņam arī nopirkām ceļojuma gludekli, un tas, kā viņš koncentrējās, zinot to, ka tur ir pa īstam karsts, jā, tad tas nav tāds spēļi, kuras var šitā un aizskriet un nomest, bet, ka viņš ir pa īstam karsts, un ka tur kaut kas notiek, tad es drīzāk ņemtu, skatītos, kas tad viņam ir patiešām interesē, varbūt darba lapu vietā un krāsojumā lapu vietā šim bērnam šobrīd labāk ir nopirkt depo 20 plasmasas puķapodus, un lai viņš būvējās un ņemās un krāmējās un būvē varbūt segu un krēslu māju, kur arī ir tik daudz domāšanas procesi iesaistīti, lai viņš dara to un tādā veidā attīsta. Un tās lapas jau pienāk vēlāk, tad, ja man ir attīstīta gan tā lielā muskulatūra, ka man ir brīvi pleci un brīva spranda, un sīkā muskulatūra, ka man nav grūti to darīt, jo bērni nedarīs to, kas viņiem ir grūti izdarāms, arī fiziski grūti izdarāms. Un ja esmu izbūvējies, izstaigājies, izkustinājies savu ķermeni, tad man būs arī vieglāk arī pieķerties vēlāk tādām arī sēdošākām aktivitātēm. Tā. Es tagad nosaukšu dažas aktivitātes, ko var darīt. Ja es sakoju līdz arī laikam, un skatos, ka man čatā ir kaut kas. Tātad, ja nu mēs gribam kaut ko ļoti, ļoti konkrētu, ko tad lai mēs darām, lai to fokusu, uzmanības noturību un koncentrēšanos palielinātu. Tādi praktiskas lietas pilnīgi tā kā pa punktiem. Piemēram, ja
bērns jau prot skaitīt kā dzejolīti vai ar izpratni, pat pilnīgi laikam vienalga šajā gadījumā, ja viņš prot skaitīt no 1 līdz 10, un tas viņam vairs neprasa nekādu piepūli. Tātad nekāda darbība tur vairs nenotiek. Viņš vienkārši var noskaitīt 1 līdz 10 mierīgi. Uh, Tad tā lieta, ko mēs varam iedot viņam, lai viņš drusku apdomātos, ir, piemēram, skaitīt no 10 līdz 1. Vai tu vari aizskaitīt otrādāk? 10, 9, 8. Šis viņam izdodas. Mēs varam ar skaitļiem var ļoti daudz ko darīt. Skaitīsim pa 2, skaitīsim pa 10 uz priekšu. Ja? Reizreģini. Visu kaut ko ar skaitļiem var ļoti daudz ko darīt. Un tas piesaistīs to, ka es nokoncentrējos, es tā pišķiņu padomāju, kas tad tur ir. Jā, kā tur ir. Tas vairs nebūs tā kā dzejolīts. Un tas man arī atgādina to vienu Marijas Montessori citātu, ko viņa ir rakstījusi, ka tās lietas, ko mēs darām automātiski, tas vairs tā kā nedod mūsu izaugsmai neko. Piemēram, viņa minēja piemēru ar bruģa licējiem, ka kamēr bruģa licēji, piemēram, liek tos pirmo reizi liek un krāmē, viņi ļoti, ļoti domā līdzi un koncentrējas, kā viņu nolikt, kā salikt, kā sakārtot, kā izveidot rakstu, kas man pēc kā ir jādara. Notiek ļoti aktīvi tie domāšanas procesi. Bet tad, kad viņi ir iestrādājušies un dara to darbu automātiski, tad tā domāšana tur vairs nav tik ļoti pieslēgta. Un ar to es negribu pateikt, ka mums obligāti visam ir jābūt vienmēr ar pieslēgtu domāšanu. Ja? Mums ir vajadzība arī pēc atslābuma, lai mēs spētu atkal domāt, bet ar to, ka, ja mēs gribam kaut ko tā kā tieši speciāli attīstīt, tad ir jāpadomā, kas ir tas, kur var to prātu drusku pakustināt. Tā, vēl pie tādām prāta attīstošām lietām, ko mēs varam spēlēt, dažādas spēles, kaut vai, nezinu, saliekam 3-4 priekšmetus atkarībā no bērnu vecuma. Jā, var vairāk likt klāt. Paskaties uz viņiem, iegaumē, kas tie ir, apsedzam ar lakatiņu, vienu pakluso paņemam nost, noņemam lakatiņu un prasam, kas ir pazudis. Vai izmainīt secību un prasīt, lai to secību saliek atpakaļ. Ar secībām tieši tāpatās mēs varam spēlēt dažādas spēles, ka mēs vienkārši sēžam kaut vai ap vakariņu galdu un saucam lietas no virtuves, un katrs nākamais nosauc to, ko ir iepriekšējais pateicis, un pievieno savu tā mūžvecā spēle, vai ne, ka es pasaku izlietne, nākamais pasaka izlietne leduskapis, tad ir izlietne leduskapis galds, ja, un tādā veidā tas arī gan uzmanības noturība, gan koncentrēšanās spējas. Vēl pie tādiem darbiņiem meklēt atšķirības, uz tādu, tad, kad ir jākoncentrējas uz kaut ko maziņu, un ka man ir jāmeklē atšķirības, kaut vai 5-10 atšķirības divos attēlos atrast, tas arī safokusē manu uzmanību, un ir tāda lieta vēl, ka cilvēkam, ka vizuālais fokus, ka mentālais fokus seko vizuālajam fokusam. Ja es kaut kur, ja es vienkārši skatos, tā mana uzmanība ir izkliedēta, es redzu diezgan plašā leņķī, un tad, kad es uz kaut ko nofokusējos, vienalga tur loks pretējā mājā vai kaut kāds koks, tad es tā kā sakoncentrējos. Un šo pašu var izmantot, kad vienkārši paspēlējoties ar savu, to pieaugušie var darīt, tā kā es izkliedinu, un tad es safokusēju, un tad es safokusējos kaut kādam darbam, un mazi bērni tieši to pašu, mazāki, ja, ne pavisam mazi. Tos nesēdināšu pie darba lapā. Ja, ka viņi var meklēt kaut kādas atšķirības, ka viņi var meklēt starp 100 vienādiem pingvīniem to vienu, kuram ir, nezinu, cepure vai vēl kaut kas tāda veida darbiņi, ja, uz kaut ko tādu mazu, kur jāsafokusējas. Vēl uzmanības noturību un koncentrēšanos var arī tādos ikdienas darbos ielikt, piemēram, mēs ejam uz veikalu, un man bērns nevis iet vienkārši pasīvi līdzi, un es viņu pasīvi velku kaut kur, ka mēs kaut ko darām, bet klau, man ir jānopērk maize un piens, vai tu vispār atceries, kur šajā veiklā ir maize? Tad mēs esam sakoncentrējušies. Un tad tur ir milzīgs maižu daudzums, vai tu atceries, kur ir tā maize, ko mēs parasti pērkam, vai tu vari to atrast, ja, ka tādas ikdienas lietas arī ir brīži, kad mēs varam trenēt to uzmanību. Jā, man laiks tek ārā. Tie jautājumi, kas man tika iesūtīti čatā, es uz viņiem atbildēšu tajās vietās, kur viņi man ir uzdoti šīs nedēļas laikā. Es jums atgādinu to, ka, lai mēs varētu runāt par uzmanības noturību, mums ir jāatcerās par pamatlietām.
lai bērns ir izgulējies, un, ja man ir kādas miega grūtības bērnam, mēs griežamies pēc speciālistiem. Svarīgi, kāds ir uzturs bērnam, bišķi mazāk cukurus, vairāk ūdens, vairāk augļu un dārzeņi un pilnvērtīgs uzturs. Mēs padomājam par tiem stresoriem, lai bērns spēja vispār koncentrēties, kā arī mēs domājam par kustībām, par to, ka mūsdienās bērniem ir viss sēdošākais dzīvesveids, kāds cilvēks vēsturē ir bijis, un domājam, kā viņu iesaistīt ikdienas darbos, pasaucot savu līdzi, vakariņu gatavošanā, kaut vai es nerunāju par kaut kādiem sporta pulciņiem un kaut kur, bet kaut vai vienkārši iziet ārā, kaut vai iesaistīties ar mani, apnāc izsūkt istabu un mazāk pie ekrāniem, kas nozog gan to kustību laiku, gan arī trenē netīšo uzmanību, un ja mēs satrenējam netīšo uzmanību, tad uzmanības noturība ir zemāka, kā arī ļaujam bērniem garlaikoties un ļaujam viņiem spēlēties pašiem, pabarojam ar uzmanību citos laikos, lai bērni jūtas gana droši un labi spēlēties vieni paši. Paldies, pulkstens ir 11. Skatieties arī citas bērnu mentālās veselības tiešraides. Eju lasīt komentārus un arī atbildēt uz jautājumiem. Paldies jums!